Vēl beidzamais mēģinājums pirms lielā koncerta, lai ikvienam skatītājam parādītu, kas 5 dienās meistarklasēs apgūts. Tās rīkoja Etniskās kultūras centrs Suiti un par vadītājām pieaicināja dziedātāja Anci Krauzi un koklētāja Laimi Jansoni. Ance nāk no Alsungas un nereizi vien te atgriezusies ar kādu koncertu, bet meistarklases pieaugušajiem un bērniem te vadījusi pirmo reizi. Kad pati dziedu savu solo koncertu, tad es viņus arī vadu. Tad man tur ir interesanti stāsti, un man ir viens jauns stāsts pienācis klāt. Ziniet, kā stand-up komiķi, viņi parasti reizēm domā speciāli. Man to nevajag domāt, jo, kad es atvēru sarakstu, kas ir pieteikušies meistarklasēs uz suitu tradicionālo dziedāšanu, tad es pieaugušo grupā ieraudzīju, ka tās ir suitu sievas un viņu vadītāji. Pirmkārt, tad repertuāru. Es mēģināju arī atrast kaut ko tādu, ko gan bērni, gan pieaugušie vēl nebija dziedājuši, jo suitu tā dziesmu krātuvīte, meldiņu krātuvīte jau ir diezgan plaša. Un tas arī izdevās. Daudz mēs ar pieaugušiem strādājam tieši pie raksturiem, kā panākt raksturu ar frāzējumu. Tādas tehniskas lietas, kas patiesībā ir klasika, bet kas iet visam cauri, kas nodara gan džezā, gan rokmūzikā, gan pašā klasikā, protams, gan arī folkmūzikā. Savukārt Laimas Jansons koklēšanas meistarklases te jau ir tradīcija. Viņa viesojās 5. vasaru. Šogad atzīmē suitu tautas muzikanta Nikolai Heņķa 160. jubileju, tāpēc Laima ielūkojusies arī viņa atstātajā koklas spēles mantojumā. Un atklājās ļoti neparasti daudz atšķirīgu materiālu. Un patiesībā jau vairāk skatās vēstures virzienā, jo tie materiāli kļūst sarežģītāki, kas ir neparasti. Liekas, ka vajadzētu būt vienkāršāk. Un Heņķis bija arī ārkārtīgi īpaša persona Emili Melngēlim. Savos rokrakstos vēlākajiem tautas mūzikas materiāliem viņš pat ir licis virsū Heņķa fotogrāfijas, aicinājis viņu uz Rīgu. Tad Heņķis nebija vienkārši muzikants, vienkārši koklētājs. Es ārkārtīgi priecājos, ka šajā gadā ir Ance Krauze. Tas ir ļoti liels notikums, es domāju, mums visiem, un arī man. Jo mums tiešām ir tā paralēlā sadarbība un ir tas cilvēks, ar kuru sarunāt, kuras dziesmas, kāpēc. Tas iedod kaut kādu tādu jaunu dzirksti, manuprāt, mums pilnīgi visiem. To arī var redzēt šajā gadā, kad ir vesela grupiņa tikai bērniem. Un es domāju, ka lielā mērā tas ir pateicoties arī Ances Krauzes klātbūtnē. Un reizē tas ir radījis arī jauns izaicinājums tieši koklēšanā, kad tieši kā mēs visi kopā varam kopspēlēt. Tagad mēs parādīsim to, ka daudz, ko es atceros no savas bērnības. Mēs dziedājām ansamblī pat ar abām melodijām. Bet šoreiz būs tā, ka pieaugušie dziedās ar to melodiju, ko jūs jau zinājāt, vai ne? Un bērni dziedās ar vēl jauno melodiju. Jauns kungs uzkāp augstai kalnē skrūd, skatās uz tamsu malām, šilai rūdi, rambambam, tidraikam puikam, sitkarvaigiem, šilai rūdi, rambambam. Viņš reiz sev maisā iebāsties, skrūd, āznes uz tamsu malām, šilai rūdi, rambambam, tidraikam puikam, sitkarvaigiem, šilai rūdi, rambambam. Jauns kungs uzkāp augstai kalne ārečenu, skatās uz tamsu malām, trādrīd, ralala, urratā, regmente, regmente, urratā. Viņš iebās sevi maisā ārečenu, aiznes uz tamsu malām, trādrīd, ralala. Pienesums tiešām ir nozīmīgs, jo pateicoties tam aizvien vairāk koklē Alsungā un Suitos kopumā, un ir izveidojies stabils koklētāju apvienība 4 vēji, kur uztur dzīvu un radoši strādā Juris Lipsnis. Šogad bija ārkārtīgi liela atsaucība. Mēs saņēmām vairāk kā 70 pieteikumus, bet, diemžēl, mēs tik lielu dalībnieku skaitu nevaram uzņemt, un tad par labu viss tika domāts, lai mūsu vietējie kolektīvu dalībnieki un tieši Kuldīgas novada iedzīvotāji nokļūt šajās meistarklasēs, jo
jo finansējums nāk mums no Kuldīgas novads pašvaldības. Mūsu uzrunātie meistarklašu dalībnieki atzina, ka 5 dienas bijušas ļoti intensīvas. Ir daudz tehniskas lietas, tas ir vēl jāmaļ cauri, kamēr viņas iesēžās. Jo es notis nelasu, man vajag pirkstos un ausīs to visu. Salīdzinot ar to, kā mēs tā kā folklorā, mēs sanākam uzreiz sākt dziedāt. Ja? Un tad Ants tur visus tos balss vingrinājums, un tad viņi tur stāst, kur tai skaņai tu iztēlojies, ka viņi ir tev, viņi tur uzrodoties. Ja? Nu, un tad tādi visādi tehniskie triki, ja? Vai, kā to skaņu pārvietot tajā vietā, kur viņi skan vislabāk. Un tas man tāds jaunums. Paceļ iznāk. Jā, paceļ. Esem paceļu ar savim ziņģim. Idrijopsā ar savim ziņģim. Nu nāk vakars, nu gribu gulēt. Idrijopsā, nu gribu gulēt. Nu, tad viņi man iedeva vienu soliņu, tas nakti negulēja, ja pēc tam baigies uztraukums. Es tāds neesmu solo dziedātais. Es varu bariņā, man patīk, bet solo tas man ir. Ancei Sproģei apgūtais noderēs gan dziedāšanai suitu sievās, gan bērnu folkloras kopas suitiņu vadītajās nodarbībās. Arī cenšos piedomāt pie tā, kā mēs dziedot suitu dziesmas, viņas pastāstam. Tā ir tā frāzēšana. Jā, tā kā to Ants, protams, pastāstīs malkā, kā labāk frāzēt, kam pievērst uzmanību, dziedot, kā balsi vairāk vadīt. Tā kā ļoti, ļoti labi. Pogdai, dumai, trikum, pogdai, dumaju. Viņai bija tāds interesants mācīšanas veids ar visādiem metodēm, piemēram, uzliek pirkstu uz galvas, lai var nodziedāt augstā. Meistarklases pulcē ap 50 dažāda vecuma koklētāju un dziedātāju. Noslēguma koncertā pārsteigumu bija sagatavojušas arī abas vadītājas – Ance un Laima.
Ieva Benefela, Galants Perševics, Grundas televīzija.